viesmīlības servis, sabiedrības veselība, podoloģija, cilvēku resursu vadīšana. Šīs ir tikai dažas no Latvijas augstskolu piedāvātajām studiju programmām. Kas ir jocīgākā studiju programma, ko tu vari iedomāties? Jocīgākā? Es pat nezinu. Nezinu, kaut kāda sociālajā darbā. Nē, kaut gan tā ir ļoti nozīmīga profesija, bet es pat nezinu. Jocīgākā pirmajā kursā bija informācijas pratība, ja nemaldos, tāda mums bija. Varbūt varētu mēģināt izdomāt kaut kādas studiju programmas, kas man nešķiet tā kā, varbūt vajadzīgas gluži vai kā, bet kaut kas jocīgs noteikti nezināšu. Rīgas Stradiņu universitāte turpmāk piedāvās 2 jaunas studiju programmas – fotogrāfija un supervīzija. Par fotogrāfiju viss skaidrs, bet kas īsti ir supervīzija? Supervīzijas kaut kas ar kaut kādām nākotnes idejām par to, kaut kas futuristisks, es nezinu. Es nezinu, es pieļauju varbūt kaut kāds pārskats par kaut kādiem studiju virzieniem vai studiju iespējām. Pirmais, kas nāk prātā, kaut kas tāds varētu būt iespējams. Es to kaut kur lasīju. Man liekas, tas bija kaut kas saistīts ar organizēšanu, vadīšanu vai kaut kas tāds. Es domāju, kaut kāda vadība. Es domāju, kaut kāda tam līdzīga, kaut kāda, projektu vadība varētu būt, ne? Es nezinu. Varbūt, nezinu, kaut kas, ka palīdz kaut kādiem ārzemju studentiem vai vienkārši kaut kādiem jauniņiem tā kā ievirzīties studiju gaisotnē, varbūt. Atsakot, supervīzija ir konsultatīvs atbalsts profesionāļiem, tiem, kas jau strādā, piemēram, tiem, kas strādā veselības aprūpē, tiem, kas strādā psiholoģijā, tiem, kas strādā sociālajā darbā, tālākai izaugsmē, attīstībai un arī palīdzība un atbalsts dažādu grūtu profesionālu jautājumu risināšanā. Un tad šī studiju programma ir tā, kas māca šīs kompetences, kas ir konsultēšana, atbalstīšana, arī novērtēšana dažādos līmeņos, individuāli, grupā un organizācijā. Supervīzora profesija ietver noteiktus paņēmienus, ar kuriem šīs profesijas speciālists uzlabo kāda cilvēka, visbiežāk profesionālo kapacitāti. Tātad supervīzoram ir ļoti svarīgi, lai viņš būtu neitrāls un lai viņš strādātu klientu labā. Supervīzors ir tā kā kāda speciālista labā roka, kurš palīdz viņam šo gadījumu paskatīties mazliet no malas, ieraudzīt kaut kādas lietas, ko viņš pats neredz. Gan supervīzijas maģistra programma, gan fotogrāfijas bakalaura studiju programma interesantiem būs pieejamas no šī gada septembra.